Nu, sveiki visiem. Agrāk tāds bija teiciens pēc skatītāju vēlēšanās. Nu, smējos. Man jau te šefta blakus. Atkal biks zaļs. Mēģināšu mazliet pastaigāt uz vēl vienu citu uzstādījumu. Brīnīties, te kāds 2 nedēļas tās zāle. Vēl pēc 2 būs riktīgi atkal izaugus. Riktīgi auga. Ko es pļātru līdz jostē. Kā saka mans karmiskais parāds pret senčiem. Brauc šitās. Tie, kas patstāvīgi skatās kanālu. Līst redzēja, ko es domāju, kaut kāds super puper ērglis. Smuks putns. 2 gabalu, 2 tās lījas bija medī. Briedels tāds, bez ragiem. Nu, te ir. Te viņiem ir ko darīt visiem dzīvniekiem. Nu, tāds, nekas te dīži nav mainījies. Pat tā padome, karavīri ķiver, tā stāv, neviens viņu neņem. Nu, viņi sasist. Ko? Tev līdz pirmam atradumam. Nu, te pie šarika vēl kaut kādu strunti. Bet tu vīd monēti. Normāli. Nu, apstīsimies mēs, kā viņš skan. Nu, tagad labi skan. Zemē vispār neskanēja. Redz, ko. Nu. Tie 2 lati viņiem bija jāskan vispār nejēgā. Nu, šitie atkal ir slapjumā. 26. gads, tas ir mazliet retāks. Tas ir, šitās ir, kad iekrits ir ūdenī. Nu, mēģināsim veikt brīnumu notīrīt viņu. Protams, ne šeit. Šoks. Kā vai pasaka. Teku tie mani cimdi, te es to fļāgu atradu, redz ko. Te kaut kāds tas tupel kaut kāda bija. Nu, viss tā virskārta šit ir. Viņš tik tiešām neskanēja, jā, tas. Tā monēta neskanēja. Šādi varbūt bija. Bet tas nemazina prieku, ka es atradu. Pepe šariks ņiprāk skanēja, šeit es nezinu. Riktīgi prieks. Gadiem ilgi nebija atrads nevienu divlatnieku, teikt vienā vietā otro jau. Nu, viņš nav vienā vietā, viņš pie vienas sēkas. Vai poga vai monēta. Tik nesaprotams skanēja. Nolipus ir. Šitā arī kaut kur ir gulējusi. Īstās pēc monētas tomēr. Vai poga. Te tā kā poga. Sāns tā kā monētai. Nu, nezinu. Laikam tomēr monēta. Briesmīgi viņa knapa. Cik nav daudz. Tur, ko es to divlatnieku atradu, apakšā bija dzeloņstiepļu čupa tāda. Es domāju, tā arī neļauj viņam skanēt. Riktīgi kaudz bija, es tur nefilmēju. Kā nostumt tā zeme. Dzeloņstieplēs viņš bija. Droši vien, ka vēl ar kantīti uz gurtu, ar gurtu uz augšu. Brīnums kā atradās, kas šitas bez sajēgas, nekas dīži neizstās.
Nav tur augšā kroks. Kādreiz bija aizaudzis stikla veci. Domāju, paies te brīvāks kaut kas. Kas tur bija? Veci karoti. Tur ar rotājumu vēl. Nu labi, attaisīšu vaļā tad. Es domāju, jābūt kaut kādam noslēpumam te. Redz, kas te ir. Baigā sirds uzmaukt. Kāds ar mīlestību ir uzdāvinājis. Būt un kas te vēl. Labs. Tik nezinu, kā viņi te var iztaisnot. Nu, viņi nav jauni, viņi ir riktīgi leci. Saka, rokas blakus izsviest. Te jau tehnika jau ievilkos. Kad aizies uz naglas. Tā mīļotā karote. Nu, skaisti. Skaista vieta, kur bija poga veci. Pati krogas vieta aplasīt loģiski. Kādas māk lasīt visi. Te vēl viss diegu. Nu, mazliet pagāja malā. Nu, te ceļš iedva. Nu, mēģina atrast, kur viņš vecos laikos gāja. Es domāju, ka viss pareizai mazliet novirzās. Laika gaitā tie ceļi. Nu, makteni tā kaut kāda bijusi meitelim jau. Nav tāda sieviešu bilde. Cik tās puķis ir. Mīlu nemīlu var, kamēr bezspēkā nokrist. Te raustīt lapas. Nu, pats struntīgākais. Uz nopļautām kaut kādām pļavām jāiet. Tagad laiks. Nu, šitā vieta kaut kā jautrāk. Tas ir redzams. Nu, blīn. Nāc ārā. Varbūt kaut ko vēl ņiprāk atradīs. Tad nav acīta bijusi galvā viņa. Kaut kāds akmentiņš kādreiz bijis. Bet, nu, zūdis. Nu, vēl vien. Cārien laikam. Vienkapēka. Nu, jā. Tas mālas te viss neturās. Sudraba atrast, tad būtu monēti šitie. Bet skan jau varā. Karsts. Nejēgāva. Staigā tāds tā kā pat tūkstnesi, ko kainā ieiet bišķi labāk. Nu, labi, gadu nestīsies, nav nekāda retā monēta. Nav te to vienkapēju atrada. Te signāls knapāks, domāju, jāparok. Tā ir plomba, bet viņa ir cariskā. 1870. Ops. Ir divgalvainais ērglis. Nu, tad te jāgrozās. Te viena vieta tāda, tas lauks tāds piesārņots ar kolhoznieku atkritumiem. Tas smuks. Nu, skanēja struntīgi. Tā karota ir. Vašs, ko viņš tik slikti skanēja. Jā, te tāds stūrīts, ikas kaut kas darīts. Barons krūmos sēdēja, tagad krūmu tur. Šeit laikam ļāva
kaut ko te darīt. Nu, pagaidām neredz neko ievērības cienīgu. Izņemot kā 470 kg. Nu, bijusi karot, teikarot. Pārlaid pāri, eku gausi. Būtu es viņu nocirtis. Varbūt, ka es nocirtu. Nu, tā. Ja nebūtu lielmeistars te viens. Nu, te tāds māvs jauns skanēja tik tiešām slikti. Nu, tāpat nebija. Sudraba karot, ja būtu pārsirds, tad varētu sūkstīties šitā. Nu, kā nu ir. Viss signāls rogu. Cīrus izrakās. Tīri dzīvs, jā. Viņš man liekas, ka notrīc. Atceros, tur taisīja pa vienu cīrvi. Jāiet šitā. Viņš nav sasis, viņš notrīc. Nu jā, nebūs labs. Diemžēl. Jau pateikt, kad vienu norestaurē man video kanālā, tad zini jau, nav jēgas ņemt. Šitas ir savu nodzīvojis. Šitas ir tas Barona parks. Te tie retie koki. Šitas droši vien, ka rets. Padomu mantojums gan nāk līdzi. Tāda miskasta. Jāapstās būs, kas tāds ir. Tas ir visdrīzāk arī ir atvests. Tāds jocīgs krūms. Nātreiz palicis. Viņš ir normāli izcīnījis. Labi, jālien ārā te no mīskastes šitās. Nu, nevarēs saprast. Kastās pa bumbām. Šitā izrādās. Latvānis nogatavojās. Tajā gurķī tur ir nejēgā sēklas. Tad jau šitā vieta drīz būs kārtībā. Ja nevarēs te iebāsties. Kāds viņam jaudīgs. Šitas tāds pats. Te viss tādi. Kaut ko kamera neķojās. Var redzēt tagad skaisti. Tas no Sibīrijas sveiciens mums te. Kāds iestādīs. Te nebija agrāk, tas šogad saradušies viņi. Nu ko, metīs mieru, brauks mājās. Pieteikt, ganīties. Nu, tomēr domāju, jāuztais apskats. Karot. Priecē šitās sirds. Loģika dzelžaini, jā, te pat divas tās sirds ir. Būtu cauri. Katru reizi, kad tu paņem zupu mutē, jā, tu pie reizes arī atceries pa salauzto sirdi. Jā. Nu, loģika es nevaru citu saskatīt. Nu jā, tā krogas vieta viņa ir interesanti. Parunā ar īpašnieku. Nu, centimetrīgs stikls, jā, tas 19. gadsimta sākums vai pat 18. gadsimta, jā. Man tur ir viens, ko es pie tās muižas tur raku. Tām pudelēm, jā. Un tas
Netālu no Mūžas arī Trakkārtās mājas, tur arī tas krogs. Īpašnieks viens, viņš teica, nopļaus pļauju, tad dos ziņu. Šits tajās pāris vietās, kur nebija briesmīgās zāle virspusē bija. Jā, tas ir no Bļodas bijis. Šitas tas holandiešu gleznojums. Skaistās bildes, nevar saprast tikai. Visdrīzāk šādi, jā, krūze kaut kāda bijusi ir. Jā, tas stūrs vai Bļodē. Sāniņš, te parasti dzirnavs un visādas tādas bildītas lika. Ar to stiklu vienā vecumā. Šitāds bija to laikam nefilmē. Tas ir tāds šeit ir misiņš kaut kāds ar varu piedevu, bet apkārt tas izstās pēc kaut kā citā. Kāds svina, puķis kaut kāda. Arī vecs viņš ir. Jā, viņš arī ir vecs šitas. Visdrīzāk kaut kādā redzams, ka tas attēls ir bijis vai apdarē iekšējā. Jā, vai pie kāda griezt rotājuma daļa nobirusi. Arī tas pats periods. Ko tai krogā vēl to pogu atrada. Pogu, mēteļu poga. Striķis pavicis. Šīs diezgan bieži atrod. Tas te otrā vietā, jā, pie barona. Mūžas nav gredzens. Tās šķērs bijušas pievienots. Vai kaut kāds varbūt tur sveču dzēšamais, jā, kas bija tāds arī te domāts ir paņemtais kaut ko. Jā, tas nolūzis, tas nav gredzens. Monēta 1860. gada 2 kapeikas pamazgāja. Tur mālains, tur diži skaisti nav. Šitā ģerbons. Šitā vispār mirusi. Gar to šķūnu tos divlatnieks es atraci. Šito 25. gada bija tāds arī melns. Tie, kas skatās manas tos šortus, jā, tur šitas 26. gada bija. Viņš vispār bija viss, jā, nosauļojies. Var to dabūt nost, arī tekas ir palicis, jā, bet nav jēgas, jā, viņš dabūnot nost, dabū krāsu, jā, bet monēta. Viņi skatām vizuāli, jā, numizmātiskā vērtība, jā, kā mēs te kastsējam tās monētas, jā, te nav, jā. Te būs tīrīšanas pēdas redzams, jā, jo cēka. Melno nevar dabūt bez tīrīšanas. Jā, var, teiksim, kādreiz uztaisīšu, varbūt video, jā, ir monētas tīrīšana, jā, un ir monētas mazgāšana. Jā, mazgāšana nerada tās paralēlās švīkas. Tīrīšana rada, jā, vai dabūt ārā mitrumu tos traipus, jā, tad parādīsies tīrīšanas pēdas. Jā, monēta, no numizmātikas viedokļa viņi ir nulle. Vēsturiskā vērtība. Jā, šīs divas ir tīri vēsturiskās vērtības, ja es viņas tur nosvēru. Tur bija. Šito pēdējo vispār dabūju ilgi tīrīt, jā, man liekas, bija 9,80 kaut kāds tāds, jā, tur. Bet 1/10 jau bija vieglāks viņš. Šitas bija kaut kāda 9
95, laikam, 9,95. Nu, jābūt 10 gramiem, jā, nu, tas, teiksim, absolūti labi monēta varētu 10,01, jā, svērt. Šīs jau ir nodilušas. Nu, ekrānā jau iztīsies labi, jā, bet nu, tas tāds drīzāk atmiņa. Jā, nebija pirms tam atrasts vispār. Šogad 2 divlatnieks vienā vietā atrada, nebija pirms tam atrasts. Nu, tāds apskats, jā. Kā jau teicu, jā, tagad uz pļavām vērts iet. It kā jau ir domas, jā, bet vasarā viss tas tā gausāk, jā, notiek. Ir pulk citi darbi. Bet, nu, gan jau šis priecē. Nu ko, tev iz nākošai reizē.